Labdien! Šodien mēs pagatavosim ļoti vienkāršu recepti, kura būs mazliet arī tādiem smalkākiem svētkiem. Un tieši tāpēc mēs izmantosim Deluxe līnijas produktus un pagatavosim zivi. Sāksim mūsu recepti ar briseles kāpostiem. Briseles kāposti bļodiņā un no bļodiņas verdošā ūdenī 2 līdz 3 minūtes. Nākamais solis sadrupināsim mūsu čipšu garoziņai šos te gardos čipšus. Man tiešām viņi ļoti garšo. Par cik šī recepte paredzēta ir svētkiem, un tāpēc arī šoreiz mums smalks prosciutto di Parma. Ņemam mūsu zivi un repojam. Zivi apsmērēsim ar dižonas sinepēm, čīpītī, un liekam cepešpannā. Zivi liekam cepties krāsnī 180 grādos 10 minūtes. Kamēr krāsnī gatavojās zivs, mēs varam sagatavot mūsu briseles kāpostus. Un smaržo pēc tiem čipīšiem. Visbeidzot, lai mēs iedotu mūsu porcijai ekstra kraukšķu tekstūru un vēl papildus garšu, mēs uzliksim klāt vēl mazliet biešu čipšus. Manuprāt, ir sanākusi ļoti vienkārša, taču arī ļoti restorānīga un svētkiem atbilstoša recepte, lai garšo arī jums.